Vai jūs esat gatava nosaukt Krieviju par agresoru valsti? Šobrīd, kad notiek sarunas, šobrīd, kad Romas pāvests pat ir piekritis tam, ka šīs sarunas varētu notikt Vatikānā, vai jūs domājat, ka kaut kādu birku karināšanu un apsaukāšanās, jo es uzskatu, ka tā tomēr ir apsaukāšanās, jo līdz ar šo te definīciju tālāk, kā es stāstīju tajā video, ko jūs noteikti noskatījāties, iet tālāk viss pārējais, visa ķēdīte. Ja jūs nosaucat vienu valsti konkrēti par agresoru valsti, jūs nosaucat arī viņas pilsoņus par agresoru valsts pilsoņiem un mēģināt citu attieksmi pret viņiem radīt mūsu sabiedrībā. Savā veidā nosaucot arī viņus, kā mēs redzējām TV24, kā tika saukti citas valsts pilsoņi, aizliedzot pēc tam arī runāt krievu valodā. Paskatieties, ko Saeima pieņēma pagājušajā ceturtdienā par agresoru valsts. Saimas tad jāvērtē kategorijas, vai jūs esat gatavi nosaukt Krieviju par agresoru valsti? Konkrēti saistīts, nosaucot Krieviju par agresoru valsti, es piekrītu tam lēmumu projektam, ko Saeima pieņēma pagājušajā ceturtdienā. Starp citu, par kuru, man liekas, arī gribēja balsot atsevišķi Šlesera politiķa dalībnieki. Jūs konsekventi neesat. Jūs uzskatāt, tas ir normāli, ka mēs Krievu valodu saucam par agresoru valsts valodu, tad man ar jums nav pa ceļam šādā gadījumā. Un ar tiem, kas grib nosaukt konkrētu valsti ar visas tās pilsoņiem, kultūru un valodu par vienu konkrētu agresoru valsti. Vatikānā Romas pāvests nesauks Krieviju par agresoru valsti. Es esmu pārliecināta, jo viņš grib panākt mieru. Un miers ir tas, ko grib panākt visi saprātīgie cilvēki.